Otrajā periodā. Te atkal lielisks sākums un arī palātos. Rezultāts stāvokli 1-0 Latvijas izlases labā un otrā perioda otrās minūtes pašā ievadā Gars Golokovs ir tas, kurš liek punktu. Labs arī grups sanāca Latvijas izlasē. Atkārtotais uzbrukums un te laba piespēle gar vārtu priekšu un Golovkovam bija tikai jāpaceļ arī pietiekam augstu pār kā aizsargam. Pat nē, tur bija vairāk brīvās vietas un precīzs metiens stūrī un 1-0 Latviju vadībā. Un tad otrs puses vārtu gums! Andrij Ravinskis tiek pie iespējas gūt vārdsiem. Bija iespējas vēl pirms tam, bet tagad viņš to arī spēja izdarīt. Ja mazākumā nebija sekmējies izcelties, tad te no nērtās apslidot vārti un 2-0. Skatāmies vēlreiz te iespēlēt rītvārtu priekšā. Ravinskis izvēlās slidot apkārt vārtiem. Nepagūsta līdzi Ravinskim Vīzers un tuvajā stūrī ar spēku iestum rītvārtos Ravinskis. 10 minūtes vēl pamatlaikā. Jā, tieši tāpat kā vakar Latvijas izlasē otrajā periodā izdevās gūt 2 vārtus un te trešie. Uzreiz trešā perioda pašā sākumā un otrais vārtu gūms Andrij Ravinskim. Andrij Ravinskis, rezultatīvs Somijā, vai nu tas būtu Mestis vai arī augstākā līga, un arī Latvijas izlasē viņām tagad 2 vārtu hokeja spēle. Izcīnīto pozīciju vārtu priekšā Ravinskis. Pirmais tiek pie atliekošās ripas un no nērtās Lapstiņas puses. Sit ripu vārtos. Uzvarēja iemetienā Ēglē un ātrs metiens un ripi vārtos. Rihards Bukarts. Ne tikai pirmais punkts, bet pirmie vārti arī viņam kopš oktobra. 4-0. Ļoti ātri sakārto vārtu gūmu šajā skaitliskajā vairākumā. Ir uzvarēts iemetiens Daugaviņš, tiek pie ripas ātri piespēle uz Rihardu Bukartu un vienā pieskārienā ļoti spēcīgi met pa vārtiem Rihards Bukarts un trāpa pretkustībā esošajam Vīzeram virs pleca un ripa nonāk zem pārlikņu vārtu.